Sveiki! Kā jūs jau labi zināt, tad par šo te manu pirms mēneša iznākušo grāmatu Hiena banda pirmā daļa valsts policijā ir sākts krimināla process, un situāciju ļoti spilgti raksturo fakts, ka pagaidām ne valsts policijas vadība, nekāda amatpersona nav vēlējušās paskaidrot ne to, par ko tieši šis krimināla process ir sākts, ne to, kādas tieši noziedzīgas darbības šīs grāmatas sakarā tiek inkriminētas. Lai vai kā, grāmatas tirāžas atlikumi vēl ir iegādājumi grāmatnīcās, droši vien ir jēga paspēt to izdarīt vistuvākajās dienās. Arī tāpēc, ka šodien ceļu pie lasītājiem sāk nākamā grāmata – Hiena biznesa projekts. Un šai sakarā man ir burtiski pāris lietas sakāmas. Pirms jau stipri daudziem gadiem slavenā kampēja Andra Šķēles sieva Kristiāna Lībane, miljonāras Santas Ančes žurnālā, kā nu viņa tur sauca, par grāmatu kampējas paziņoja, tā jau vispār nav nekāda grāmata. Es varētu to pašu teikt par šo te Hiena biznesa projektu, kas šodien sāk ceļu pie lasītājiem. Tā nav grāmata šī vārda klasiskajā nozīmē. Tā drīzāk ir apsūdzība. Uz dokumentiem, faktiem, liecībām, protokoliem balstīta apsūdzība. Hienu biznesa projekta organizētājiem un līdzdalībniekiem. Es patiesībā nevaru par šo apsūdzību pateikt neko vairāk un precīzāk kā to, kas ir rakstīts uz šīs grāmatas dibenvāka un ko es atļaušos nolasīt. Un tātad, tiesiskajā pēdiņās Latvijas valstī, kur joprojām nav notikusi komunistu lustrācija un kur tiesiskās sistēmas kloķus joprojām rausta tādu okupācijas varas kolaboranti kā asiņainie padomju tiesneši Romualds Vansovičs un Uldis Krastīņš. Krimināla procesa materiāli ir noslēpums ne tikai līdz tiesai, bet arī tiesas prāvas laikā. Turklāt pēdiņās tiesību sargāšanas iestādes, kuru galvgalī sēž ruki, stukāni un strupiši, cenšas cik spēj, lai šos materiālus nepubliskotu. Arī jau pēc sprieduma stāšanās spēkā. Nav ko visādiem lumpeņiem zināt, kā tieši mūsdienu Latvijā tiek fabricēti krimināla procesi un kā darbojas tiesu ķēķis. Jums, lasītāji, nav jātic policijai un prokuratūrai. Jums nav jātic nabaga cietušajiem. Jums nav jātic apsūdzētajiem. Jums nav jātic arī šīs grāmatas autoram. Šī grāmata, Hienu biznesa projekts, pirmo reizi mūsdienu Latvijas vēsturē dod jums unikālu iespēju pašiem iepazīties ar gadsimta slepkavības lietas svarīgākiem dokumentiem un pašiem saprast, tieši kādā valstī jūs dzīvojat, tieši kas ir ļaudis, kuri šajā valstī ieņem policistu un prokuroru amatus, un tieši cik cieši viņi ir sauguši ar noziedzīgiem aprindām. Lasiet, domājiet. Visu labu!